Sens, tik sens, ir tas laiks, pirmais skats, pirmais smaids un glāsts. Sens, tik sens, ir tas stāsts, sens, tik sens, ir tas laiks, zudas skats, zudas smaids un Šeit Lāsmas kundze mums ir ierādīta tā telpa. Es jau strādāju skolā par darbsarības skolotāju, un tālāk es piedalījos arī Salvadoru Moru komitejā, un tā es te tā visu pārzinu. Nē, jebkurā gadījumā paldies, bet paklausies, ko tu man uzklausīs jūs? Mēs taču mīļā esam klases biedrenes un kā 11 gadus skolas soli kopā slīpējām. Bet kā es tā varu? Jūs taču esat deputāte, tomēr tāda augsta persona. Skolas lepnums. Ej, tu beidz nāžoties. Es tautas kalps vien esmu, vairāk nekāds. Paklausies, jo... Kalps, tad jau var arī uz to, ka tu kalpam teiksi jūs, jā. Tu nezini vēl kāds no mūsējiem šodien, kad ierakstījies? Kā īsti nezinu, līdz šīm jau tā kā neviens nebija vēl. Tikai es, bet, tas jau neskaitās, es tepat no skolas. Jā, izmētājs tā dzīve mums pa pasauli. Jā, un laikam jau, cik es saprotu, tā mūsu pusē, šitā ciemā, neviens no mūsējiem vairs nedzīvo. Ir, kā tā nav? Ir Daile. Daile ir liela zemnieku saimniecība, jā. Viņai ir cūkas, govis, labības lauki, bagāti dzīvo, jā, Daile. Un viņa sponsorē skolu, reizi gadā bērniem samaksā to autobusu uz Rīgu, uz operu, un tad viņam skolas virtuvē piegādā produktus. Tas jau gan laikam par samamsu, bet vēl viņa arī apara skolas kartupeļu augu, un to gan pilnīgi pavelti. Jā, bagāti dzīvo Daile. Latvijas lauki tiešām ir mūsu gods un lepnums, un tas jāceras katram īstam latvietim, jo tikai attīstot lauku infrastruktūru, mēs spēsim saražot konkurētspējīgu produkciju lielajām Eiropas tirgum. Daile jau gan tagad tepat pa mūsu tirgu šim. Viņa to pārdod to gaļu, un tad vienu reizi viņa ved putnēm uz pilsētu, un tam skolas kopgaldam vēl tos produktus. Tas ar nekur nedēļ. Ko jūs te pa to ciemu mīcaties? Plašāk, ar perspektīvu vienkārši vajag strādāt. Tas nekur nedēļ. Kad tā Daile atnāks, tad jau varēsiet, varēs pat viņai visu to tā izstāstīt. Un paklausies, vai tad tiešām Daile vienīgā pa mums pus ņemās? Es jau arī vēl, bet, jā, tas jau tā neskaitās, es jau tepat pa skolu, jā, tas jau. Bet kā? Vilītes taču ir. Vilītes pagastā ir, jā. Pagaidi, no šī brīža lēna. Mūsu Vilītes pagastā. Un tu zini, viņš pagastā strādā par santehniķu, par būvstrādnieku, par remontstrādnieku. Ko tikai vajag? Vilītem taču ir zelta rokas. Jā, Vilītes ir. Ko tu neteiksi? Zelta rokas, jā. Tu domā, ka es to neatceros? Zelta rokas. Mana skolas laiku mīlestība. Zelta rokas, jā. Neko vairāk par putnu būrīt viņš uztaisīt, tā arī dzīvē nevarēja. Un es atceros, kad skolas saimniekam vajadzēja kaut ko salabot, kaut ko sataisīt, tā vielīts. Tikai zini, kā bija, ja viņš eksāmenos nebūtu sēdējis man priekšā, viņš eksāmenis nebūtu nolīdz. Es viņam visu
iedeva norakstīt. Tā jau gan tu, ja mums bija tā gaišā galva, jā. Kā tur gaišā galda? Es vienkārši visu stātri aptveru un redzīju, man ir attīstītā loģiskā domāšana. Bet paklausies, mīļā, Esmeralda. Tu tak mums bija tā medaļniece, ko laikam jau zeltu dabūja, ko? Nu, tikai sudraba. Nu, tad par tām sudraba. Man jau Tad par tām sudraba. Fizkultūrā bija 4 nieks. Nu, tā. Jā, es visu to atceros. Ne tu pa buku varēji pārliekt tev, ne tu barņerus varēji noskriet. Un vispār tev no augstošienas bedres bija baila. Atceries? Man jau vispār viss tā grūti nācās. Man jau bija daudz un ilgi arī jāsēž pie tām grāmatām, lai to teicamnieku dabūtu. Jā, mīļā. Tu mums tikai neapvainojies. Es kā mēs tev skolā saukājām, tikai bez nekā personīgi. Mēs tev saukājām par Zubrilku. Nu, tu nemaz teiks mainījies, nu kāds neievērojams esi tāds esi. Nu, labi, neievērojams, tagad neievērojams. Labdien! Nē, nu es vielīgi pat priecīgai mātei garām pabraukšu, kur nu vēl tev? Mīļošē! Kas tā te mums sēž? Nu, nāc, gaismā klausies, nāc. Es jau gan mājās skatījos tās melnbaltās bildes, bet nu tur jau neko nevarēs saprast. Klausies, nu, kad tev nav tās kostīms no tās partija bildes, nu, tev taču pazīt nevar. Sveika, valsts māte, sveika! Jā, bija tāda, nu kas pa uzrunā? Nu kas esmu valsts māte? Es esmu vienkārši ierindas deputāte. Nesaki viss. Cik tad tam prezidentam vairs tur politisko valdību? Nevairs izskatīgs, nevairs izdarīgs. Mēs tevi ievēlēsim pa prezidenti. Vēl lieta darīta būs. Pagaidi, tas nav tik vienkārši. Tu zini, ka prezidenti ievēlas Saeimā atklāt balsojumu? Zinu, bet mums zemniekiem viss ir bumbās. Kā gribēsim, tā būs. Tāpēc negribu, ka neizlikt te. Pasties, mūsu balodīši atkal kopā. Kā pirmā klasē viņas sasēdinās skolotāji. Forši, mīļie! Nu, ko vecai ievatībai padarīs? Labvakar, mīļie klases biedri, labvakar! Labvakar, Giročka! Mīļā mana! Tas esi tu Itālo! Nē, nu, kurš pārsējies nekā nepazītu, nu? Tev skaistie, blondie, labkainie mati! Nu, tikai bedrītis laikus klausās pašas! Jā, tu saproti, tas laiks pie mammas āriem tā pamatīgi ir pastrādājis. Bet nu tu nu gan skaista, žilbinoša kā jaunība. Ai, nu, to ir jau pa krunciņai arī šo to jau nāks pielabot pie kosmetologa. Oho? Nu, tad es nesaprotu. Jūs esat kopā vai neesat? Nu, nē, taču Daila neesam. Kāda es tev Daila? Daile! Sapratīju, skolas laikā jau nevarēja man vārdu atcerēties. Nu,
jau kā skaistai meitenei, bet tagad es tev to nepiedošu. Nu, piedod, mīļā, piedod. Piedod, Es ka tā piedod. negribēju. Es vispār tev varu iesūdzēt Eiropas tiesā par godu un cieņu ceļskaršanu. Stop! Es zinu, lai gan cilvēku cieņa un gods ir mūsu valstī prioritāte, bet vispirms tev viņai jāsūdz būs Latvijas tiesā. Ne tikai tādā vai Eiropā, jo jāievēro pēctecībā, mīļā. Meitenes, mīļās meitenes, nu ko jūs te šovakar par tiesām runājiet? Nu, esam taču satikušies mūsu sagatavojumā skolas jubilejā. Runāsim tad par draudzību, par mīlestību, par skaistām atmiņām, par mūsu jaunību, par jaunību. Jaunībā, saltais vīna krauts, dzer no dāli grūtens salnas, līdz dzīves krauts. Tāpēc rumjas tavas akcis šovakar man draudz, stiega brīžus varam aizpēc tās, lai sējās šaut. Jaunībā, saltais vīna krauts, dzer no dāli grūtens salnas, līdz dzīves krauts. Iedarām? Skoža Marija. Man jau arī ir šis tas uz galda liekams. Bet tā jau būs no ārzemēs. Jā, es sapratu, ka Izraēlā dzīvoju. Ko tu tur dari? Tur taču dietajās cepurē šaudos makatos nos. Nē, nav tik traki. Nu, ko tad tu tur? Nu, es esmu dziedātāja un koncertēju pa visu plašu pasauli. Ojo! Talants jau tev bija skolas laikā. Absolūtā dzirde. Laikam jau tev brīnum putniņčus pleca sēdējis, ko. Mēs taču šokar uzdziedāsim. Jā, kas par iedzēšanu bez dziedāšanas uz dziedāšanu bez iedzēšanas? Eiropas valstīm, jo redziet, tur ir algas lielākas, darba apstākļi labāki. Tiešām tā ir, es piekrītu sev tā. Bet saprot, kas ir, algas ir lielākas. Bet dzīves apstākļi, nu es neteiktu gan. Diez vai kāds labprātīgi gribētu dzīvot pa 10-15 cilvēkiem istabā. Ei, Vijoli, ko tu saki? Tieši tā. Pa 10? Ja? Vienā istabā. Pat vairāk. Un tu to izturēji. Nav jau izvēles. Visu cieņu, Vijolīt.
Jā. Nu, ieceram, uzkožam, ieceram, uzkožam. Jā. Tas ir tev, kaut kāds skolēnā arī. Nu, man lakstībā. Jā. Izgulēsim grāvjus, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās gultas noderēs. Izgulēsim grāvjus, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās gultas noderēs. Es domāju, iedzersim vēlreiz. Es gribēju teikt, mēs iedzersim par mūsu jaunību, par sapņu piepildījumu, par satikšanu, par skolas draudzību. Mīlestību. Latvijas speķītes pašas ražotas viss vietējais. Nē, paldies, es tādu traktu, nē. Vai tad tas tev ir ticības jautājums, Gina? Nu, ticības jautājums, bet par šo laiku Izrēlā dzīvojot, esmu atradusi no tāda. Uzrau visu šnabītu mūsu olbraitu. Iedzer kārtīgu maltu. Paši ražojums. Beidēs, ka Paklau, Bilīt, paklau. Tu te ar tiem pašiem ražojumiem klāties, bet tu esi reģistrējies kā mikrouzņēmums, ko? Un kāds ir tirgus noiets un cik tu saražo? Es tā pa pudelīti Jā, izteicinu jā, savu tā viss mājiem, kaimiņiem, radiem, draugiem. Kā viss Tīra mante, nav nekāda žurga, nav kā žurga. Bilīt, skaties, ka vids ciemos nesagaidi. Ipāri, kur tu sēdi, pa nojēmēt? Šī jau nav. Nē, tu zini, Bilīt šoreiz sateikt, man tas akums tā. Paklausies. Tu taču, ja es pareizi atceros, tu gribēji kļūt par jūrnieku, vai ne? Kas tam līdzīgs jau bija. Un paklau, vai tad sapņi piepildījās, ko? Tu zini, daudz ko dzīvē esi izmēģināts. Gan augstu cēlies, gan zemu kritis. Gan peldējis pārstraumi, gan īries pret to. Tu zini, tā dzīvība mani mētājusi te uz vienu pusi, te uz otru pusi. Esmu peldējis pārstraumi, pret to īries. Jā. Es biju precējies, biju šķīries. Tad atkal precējos, atkal šķīros. Mītenes, divreiz pretējies! Un vēl tāds ērglis ir klāt! Tas jau nebūtu nekas. Nā? Tāda dzīvības, nu. Tagad tu saproti, es esmu kā putns debesīs. Nu tad Atcelties vai laisties, tikai nezinu kur. pie Ak, Gīnas! dzīvīte, dzīvīte. Lido pie Gīnas, mītenes! Dzīvīte šobrīd. Jā, kā žubīte liek zādiņā. Daudz tu man solītas, tomēr tevi vai nav vienalga, vai nav. Daudz tu man solītas, tomēr tevi vai nav vienalga, vai nav. Redzens un dēļ jau putas un
dziedātāja. Skolotāji, atceraties, pati Daile. Daile. Lūdzu, skolotāji. Bet tagad tā Daile audzē kartupeļus un cūkas. Bet tas arī ir labi. Iedēsim tikšanās, jāskolo. Visu laiku taisīja tikai putnu būrīšus. Visu mūžu. Visu mūžu. Es esmu bezalvāri. Atceries mani, skolā bija maziņa. Visu mūžu maziņa. Jā, uzdāvi. Paldies, bērniņ, paldies. Skolotāji, vai tad Vijolīte arī vēl atceraties? Vijolīte. Nu, viņa Vārdi man ir izmācījās, visi vai jūs zināt? pārvērtusies pa šitiem 40 gadiem. Pēc skolotāji, tagad viņa ir jāmasa zemenes. Zemenītē. Nu, bet labi, tas arī Ai, Jā, Andriņa. viņa beidza kuģitas skolas. Es tā liela dziedāju. Vēl tagad dzied. Nu, patīkami, ja jūs visiem redzēt. Tik daudz gadīgi atceraties. Pareizi, tava mammīte skolotāja bija. Jā, un viņa pa skolotāju istabā zājās visu laiku. Brauciet, viņa vajag sasniegt. Un tas bezskolotāja puķīt no Esmeraldas. Atcerieties, Esmeralda, es jau ļoti no jums mācījos, es tiešām centos iet jūsu bēdās. Un, ziniet, es arī tagad esmu skolotāja. Arī skolotāja, vai kāds prieks. Skolotāja, paldies. Vai, paldies, Jā, paldies, es bērniņ. strādāju šeit dzimtajā skolā. Jā, un es esmu ar savu dzīvi ļoti apmierināta. Es esmu visā vismā apmierināta. Nu, es gan esmu viena brīva, neprecējusies. Viņa ir vecmeita. Es gaidu to savu sapņu princi. Bet kur viņi ir tie princi? Nu, kur viņi ir? Nu, nav vairs neviena. Nu, visi apprecējušies, jau apprecēti laikam. Nu, Viņa nedabūja zelta medaļu. varbūt kādu šķirteni. Šķirteni. Meiteni šķirteni. Vitālo! Vai tu būsi mans draugs? Tu taču esi brīvs. Tas nav tāds liels pārsteigums. Nu, esmu tīri apjucis. Pateikt negribētos, bet, nu, piekrist es arī nevaru. Nē, tu nepiekrīti, tu to nedrīksti. Būs atbrauc no savas ābrauzemes un mūsu puišas. Dailēs, tu neatceries, ka viņi ir kopā no bērnības galu galā. Tad es nesaprotu, kādēļ tā viņi nepalika kopā, mēs arī. Kādēļ nepalika kopā? Nu, Tā pati skaudrā dzīves īstenība un mērķu sasniegšanas ceļi bija dažādi, vai ne, skolotāji? Bet, bērniņ, kā tad tu tik tālu domāji un aizbraucat? Nu, skolotāji, uz Izraels aizbrauc vecākiem līdzi. Nu, tad šeit bija grūti izdzīvot. Nebija pārtikas, nebija apģērba. Gribējās mācīties labās augstskolās. Jā, bet tur man tik ļoti pietrūka ziemas baltā sniega, rudens krāsaino lapu, pavasara dzelteno pūrēm un vasaras brīnumainās paradīksnes. Bet visvairāk man pietrūka tu tālu. Es teicu, ka viņi būs kopā! Kā es tevi saprotu. Man arī reizēm ir tā, ka gribas kaut kā vilkam. Jā, tu saproti, ka dzīves īstenība ir tāda, kā viņa ir. Darba nav, algas nav. Tu cilvēks, es izmācījies par zinātnieku, tavu zinātni Latvijā nevienam nav vajadzīga. Un tad, kas atliek, tikai braukt projām un pelnīt naudu, tur mēs to varam izdarīt. Paliek rādi, paliek draugi, paliek ģimeni, paliek viss.
Visi mīļie, jā, visi mīļie paliek. Bet tu savu Latviju, savu dzimto ciemu no sirds mīli. Jā. Ai, tēvu zemes stūras stūriem, cik tūs un pazīstams it viss, gan kaut kas rada vēji stūriem, gan lejšu malas debesis. Visapkārt zemes šie, kā zilis iet un tīk, ir neparasti viegli iekot nenolaicīgi. Ja dzīvē nostaidots, jo vēl aizvien, ir krītus mūs zeme, kā cilvēkiem reģistrījām. Jā, es mīlu šo zemi, un es mīlu šo valsti. Un es nesaprotu tos, kas saka, redz, ka viņi mīl šo zemi, bet nemīl Latviju kā valsti. Nu, skolotāji, kā tas var būt? Tad es te varu pateikt šeit treknāk vārdu. Ko tu vispār saproti tur augšā sēžot no valsts? Vai tu vairs vispār māk atšķirt melus no patiesības? Tu taču nezini, kā ir 4 no rīta celties, slaukt govs, cūkā mēsas šķūrēt, ravēt dārzus, pārdot kaut cūks, pārdot to gaļu, pienu, krejumu, un tā naudiņa ir grūti nākusi, un nav nekāda diezko lielāka. Un tādēļ Latvijai ir vispār cita garša un smarža, cienījamo deputāts kundze. Tu taču teiksi, vai jūs Atpūties! It visi aicina mūs visus. Pašnaldais bērziņš redz un laukos, gan mākot kalna atvalzies. Visapkārt zemes iela, kā zilis iet un tīk, ir neparasti dieva iet pat nenolaiocīgi. Jau dzīvē nostaidots, jo vēl aizvien, ik krītus Latvijā, kā cilvēkiem pretī skrien. Es gan ar visu esmu apmierināts, jo bez manis nekas pagastā nevienā vietā nenotiek. Visur esmu vajadzīgs. Skolā vajag solas salabot, es esmu klāt. Bērnārā krāns vajag, es esmu klāt. Kādam dzīvoklim loks virsīs, esmu klāt un ieliek to stīkli. Es vienkārši esmu savā vietā. Es nekur nebraukšu, jo man te pat ir labi. Tā. Vili, cik tu labi to pateici, cik tu esi tomēr paticis. Vili, zini, kā es tevi mīlu. Tiešām mani mīļi. Jau sen. Pučo nost un veika baudu!
Bet šovakar šeit, savā skolā, jūs satiekoties ar savu bērnību, jaunību, jūs esiet patiesi, esiet īsti. Mīļos skolotāji, lai jūs